Labrīt. Šobrīd es atrodos savā hamakā. Pulkstenis ir 5 no rīta. Un es vairs nezinu, vai es esmu tā ritīgi gulējis, vai es neesmu tā ritīgi gulējis. Filmējās. Labrīt! Nav jau 5, ir 6 rītā. Es esmu dažas minūtes jau nogulējis ilgāk nekā vajadzēja, bet tas nekas, mēs pošamies un gribam iet filmēt saulēktu meža rīta dabu miglu. Bet kas ir pats interesantākais, es šobrīd gribēju parādīt īstenībā beidzot mūsu studiju. Tātad kā šeit izskatās apmēram, jā. Nu tā, lai tīri jūs saprotat, jā, kā notiek procesija un kā izskatās, teiksim, tāds pārvietojums office. Mums pazūd helikopters. Mēs esam kaut kādā pilnīgā magnētiskajā laukā, kur aizlēm 50-100 metrus un helikopters vienkārši pazūd. Tad neko, slēdzam pultu ārā un gaidām, ka nāks mājās. Jā, dosimies laikam meklēt kādu citu vietu, kur varētu palidināties. Jo šeit tiešām laikam kaut kas apakšā ir. Arī, kur nāk apakaļ. Tā pultī, tur. Viņam ieslēdzās tāda tā kā autopilota režīms un viņš vienkārši nāk apakaļ uz vietu, kur viņš ir palaists. Saņurcīts Jānis Dunkurs. Mitrā zeme dara savu, kamera krīt, uz ekrāna tieši nokrīt. Šļakats dabūja sejā no motora zāļa. Ir kaut kāds, kas tev pietrūkst šķirentē? 4G internets. Knaps 3G ir. Jūs jau nezināt, kā Roška savu video augšu pielādēja visu dienu. Tagad mēs gaidām peldēm. Reinim ir traka ideja. Reinis šodien ir izdomājis atklāt peldu sezonu. Ašā intervija pēc lēcienā, pēc pirmās peldas šodien. Atklājiet peldu sezonu tikai tad, kad jums ir reāli karsti. Un salīdzinu pieņem, es stāvu cepurē un ziemas jakā un reiz stāvu blakus. Otrs variants, kad rūdās cilvēki. Tad jā, tad bija gājis tur džumpāt līdz oktobrim, tad tu vari atsākt maija sākumā vai aprīlī. Bet, ja ne, pārvērtēji savas spējas. Neatkārtojot šito mājās, kā saka, par sezonas atklāšanu. Mēs šobrīd atrodamies Kuldīgas tirgū. Un šeit jūs redzat ļoti jauku sievieti īstenībā,
kurai vīrs nodarbojas ar koka mākslu, tā varētu teikt. Un šeit jūs redzat man fonā visus darbus, ko viņš ir taisījis. Tā kā, ja jums kādreiz vajag kādu labu dāvanu, Kuldīgas tirgus ir īstā vieta, kur atnākt un sameklēt viņu. Es tagad pārliecinājos divreiz, ka es patiešām filmēju, jo pirms tam es domāju, kad es filmēju un stāstīju jums kaut ko, bet es īstenībā biju uztaisījis bildi. Tāpēc vajag pārliecināt par to, ka tā vairāk nebūs. Tagad jūs varat redzēt, kā mūs šeit lutina īstenībā Reinis un Dana. Izstāst varbūt, Reina, ātri, kas tā ir pa kūku, un ja kāds varbūt grib šitādi skaistuli uztaisīt mājās, kas tur jādara īsti ir? Pamērcies elgas cepumu pienā, saliec tā kā kvadrātiņu. Tad tam kvadrātiņam uzsmērē pa virsu kādu kilogramu biezpiena ar rozīnēm. Tad atkal pamērcies elgas cepumus pienā, uzliec tā kā virskārtiņu kvadrātiņam. Un tad izkausētu šokolādi ar sviestu, izsmērē pa kūkas virsmu. Nu, reku, te mēs redzam tādu tiešām parastu klasisku operatoru dienu. Viņam ir viens statīvs, otrs statīvs, viņam ir viena kamera, otra kamera un vēl trešā kamera. Nu, pa lielam to, ko jūs redzējat, tas grīts man virtuvē, nu tas ir tagad man apkārt. Laižam misijā. Dabūju jaunu braucamo. Šito es laidīšu ceļojumā pa Eiropu. Dunkur priekšā gribētos dziedāt dziesmu Life is life, na 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 na. Jo tikko mums bija laba situācija. Tikko bija, viņš lidoja ar helīti, filmēja kadru, un viņš izbraukājās 15 minūtes, atlidoja atpakaļ, un izrādījās, ka nebija uzlicis filmēšanas funkciju, bija uzlicis fotogrāfijas funkciju. Tas vēl nav viss, jo tikko viņš bija atdzinis mašīnu, tad bišķiņ tālāk, lai viņa mašīna nav kadrā. Protams, ka viņš, nu, teiksim, uz priekšu domājot, bija atstājis lādēties dažādas ierīces mašīnā. Jau 4. dienu viņš to bija darījis, atstājis dažādas ierīces lādēties. Un šobrīd viņš startē mašīnu un nekā nenotiek. Nekā nenotiek. Par helīti man ir piedodams, es esmu gulējis 3 stundas. Jā, īstenībā pēdējās dienas varbūt mums ir tāds mazāks miegs bijis, bet, nu jā, 3 stundu miega bijis tikai. Toties rīts bija ļoti skaists, ļoti labs. Jā, tas bija. Jā, tā kā cerēsim. Jo iestumt mēs viņu nevaram. Jā, viņam ir automāts, iestumt nevar, tā kā vienīgais variants ir, tad dabūsim piepīpēt, saucamo, jā, piepīpēšanas skaistā. Un tā kaut kā. Na, 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 na. Pirmā reize, kas kaut ko tādu darīšu. Brīžiem man patīk skriet un darīt visu kaut ko, iet, tikties, redzēt, satikt. Bet brīžiem man patīk nedarīt neko. Nopietni, mēs jau beidzām? 4 dienas. Šeit pēdējais kadrs. Pēdējais kadrs, reku šitās te bija. Šitās te? Jā. Jānis atkal lūdza dienu, tāpēc viņam slapji ceļi ir.
Nu ko, rekur, laimīgā Rusku ģimene. Čau! Pats čau! Jā, šitā te kaut kā. Nu ko? Tas viss, jā? Te mums tā kā jābrauc prom, vai kā? Mēs tad laižam. Čau! Yeah. Nu ko, mēs laižam atpakaļ uz Rīgu. Viss. Atpakaļ realitātē. Ir jau 11:30 vakarā, bet es izdomāju, ka es braukšu šovakar uz Valmieru, un man ļoti paveicās atrast čalīti, kurš tieši brauc uz Valmieru, tā kā es jau šodien būšu arī mājās.